Sveiki visi! Šodien gatavosim putkrējumu ar auzu pārslām un ķīseli. Ķīselis būs no saldētajiem, laikam, rabarberiem un jāņokam, paskatīšos vēl. Tātad aiziet. Šeit ir 50 grami sviesta. Sviestu izkausējam. Tā. Beram klāt 50 grami cukura. Maisam un kausējam. Jā, es garšā vēl pielikšu drusciņu sāli, jo, kā saka, sāls ar cukuru draudzējās. Un pievienošu 150 grami auzu pārslas. Auzu pārslas ir parastās pilngraudu auzu pārslas. Šeit nederēs ātri vārāmās auzu pārslas, kas putrās tur iet. Un akurāti maisam, galvenais neļaujam piedegt cukuram un auzu pārslām. Es to uz mirklīti biju atgājusi un gandrīz sadedzināju visu. Tā kā maisam, līdz cukurs sāk kust un apvelk, kā saka, ieģērbja apvalciņā mētlīti auzu pārslas. Es domāju, būs pietiekami. Pārbēršu bļodiņā, lai atdziest. Nu, un tad gatavošu ķīseli un sakolšu putkrējumu. Pagaidām tā izskatās auzu pārslas cukurā un sviestiņā. Sveiki visi! Šodien taps zemenīšu ķīsels, par cik sezona ir sākusies. Tad būs zemeņu ķīsels. Šitien gabaliņu iemetu saldētu ābolu biezeni. Man bija aizķēries saldētavā. Tātad zemenes vārās. Tikmēr sagatavošu, principā jau sagatavoju kukurūzu cieti ar ūdeni augstu. Kukurūzu cieti sajaucu ar augstu ūdeni, uz kulu. Kā uzkulu samaisīju. Un tad, kad uzvārīsies zemenes, liešu klāt. Ak jā, un pie zemenēm iebēru glāzi cukura. Cukuru principā liek katrs tik, cik viņš grib, lai ir tas ķīselīts salds vai skābāks. Man uz šādu glāzi bija 3 ēdamkarotes kukurūzas cietas. Glāzi ir 200 ml. Pie ķīseļa vēl piebirdināšu klāt, piebēršu vaniļas cukuru, lai ir labāka garša. Nezinu, kā ēdamkarot noteikti. Tā, zemeņi sāk vārīties, ļaušu minūtīti pavārīties un liešu klāt kukurūzas cieti. Diemžēl man vajag abas rokas, tad parādīšu jau tā, kad būs ielieta kukurūzas cieti iekšā, maisot kāds biezums ķīselim būs. Tā, kukurūzas cieti ielēju, tagad vāram un skatāmies, kā sabiezēs. Odziņas gribēju, lai paliek vesels. Skatos, ķīselis ir pēc konsistences sanāca tā, kā es gribēju. Dažas odziņas ir pajukuši, bet nekas traks. Palikuši blāvākas, arī tas nav nekas traks. Tā zemeņu ķīselis ir gatavs. Tagad, lai dziest, lai atdziest, un pēc tam parādīšu, kāds viņš ir, ka viņš ir atdzisis gards. Turpinam gatavot saldā krēmu ar auzu pārslām. Tādām. Tātad pūdercukurs. Es nezinu, cik man te ir. Katrs liek, cik viņš grib puderi. Es domāju, putkrējumu jau katrs māk uzkult. Tā, saldo krējumu un putoju. Putkrējums ir gatavs.
Tagad jāpievieno rozu pārslas. Lūk, izskatās lūk šādi. Un ātri jāiemais un jāliek leduskapī, tāpēc, kad ir šodien plus 30 grādi, ļoti ātri viss kūst. Lūk, šāda masa sanāk. Putkrējums ar rozu pārslām. Lūk, šāds sanāca putkrējums ar rozu pārslām un ķīseli. Ļoti garšīgs deserts. Labu apetīti visiem!